Čau! The Corner Boys. Šodien mēs darām kaut ko latvisku un dabīgu. Jā, Mēs esam izlīduši ārā no savas studijas, migas, jā, un braucam uz mežu. lai izticinātu kaut ko. Tātad šodien slauksim bērzus. Jep. Un Parādīsim, kā to dara. Vispār paši to daram pirmo reizi un neesam skatījušies pamācības. jā, Nu, bet ko ne? vienu bildu pastījāmies, tur vajag kociņu, tur vajag pudeli, tur vajag šļauku. No veļas mašīnas norāvām nost un tagad mēģināsim kaut ko uztaisīt. Nu, ko tu uztaisi caurumu bērzam un iebās trūku? Jā, nu jūs visi redzēsiet, kā mums sanāks. Jā, tiekamies Mežā. mežā. Tātad mums vajag uztaisīt koka tapu, kurai cauri ies trubiņa un koka tapa iekšā bērzā. Tā būs tā kā blīva. Tāda reku mūs noskatīties bērs, tāds ar pieredzīti, senīt bišķiņu. Wow. Mums vajag dabūt šo te īsāku. Uzliec uz akmens. Skoks. Tas ir akmens. Un? Wow, ievaru. Ievaru būs vieglāk pārlaust. Jā, šādi var pārzaļēt koku, ja nav zāģis vai cirvis. Ar urbi. Nekāda starpība. Wow, bet ir vajag. Wow. Viņš čuču ziemas miegu, ne? Nezinu, kas tāds ir. Tas ir mūsu jaunais draugs, viņš piesargās mūsu bērsu. Viktors. Gul tālāk. Var arī tā izmantot riteni. Perfekti. Tagad tur vajag caurumu dabūt. Un šitā vajag uzsākt. Un pag no sākuma caurumu. Kas darīgs notika? Noslīdēja roku. Jau tur. Mirs urbis. Vai šķī burbi. Jā, tas nav labs. Teicīgi. Baigi stīrē. Tas stulps koks, kurš tikai met skaidri. Tāda mēs izmantojam visu artilēriju, jo urbis nebija pietiekoši labs. Mēs varam vēl paņemt, es varu pietvert standiņiem. Tātad esam izvarojušies cauri kokam. Jā, jums pat reāli nevajag urbi, jūs varat ar savu konstruktoru komplektu to izdarīt. Tā kā mēs vienkārši nazim kaut kādu koķu viļķi. Jā. Tagad šitais te trubi jāieliek iekšā. Jā. Nāk mūsu truba. Tik vienkārši viņai iekšā. Vajag iespiest. Bet nē, nesaspied, lai Paņēma kaut skoču, ko veltīsim. Nē. Veltīsim ar lapām vai kaut ko. Ko? Taču nebūs vētra. Nebūs vētra, neskatīs ārā nekas. Ar pusmirušu urbi. Wow! Kaut mazu? Šis bija mazais, fuck. Paņēmām neģeru urbi. Tu tik nesaberi plasmas un uz šo. Iebāz. Viņš jau gandrīz gāja, man tikai maziņas rociņas nevarēja trāpīt. No, redz, pat. Tā nevajadzēja būt. Kā nevajag, iet, labi. Labi, tagad mums vajag pašu svarīgāko izdarīt. Šeit nevajag vēl tādu ejiņu. Nezinu, mums vajag tur ejiņu. Viņš dziļi ieiet, ja kurā. Wow, mums tik dziļi jātais caurums. Un kur mēs viņu liksim? Tur. Te viņš tusēs. Ej, tu nosakot pusmetrus jātiekšu. Jo zemāk, jo lielāks spiediens, ātrāk sulnāk ārā. Tu saknēs urbiem? Saknēs. Maus augstāk, tas neviens tik zem neliek. Šeit. Kaut atzīmēs to vietu. Sūdu, jā. Tātad tur. Un tas bija viss, cik mēs varam izdarīt. Paldies par uzmanību.
Oh my god, tas Ja būs nebūtu ilgi. nazis. Tas būs ilgi. Apties kā ie. Un tu jau piekus, vai ne? Tātad, jā, mēs tev sulu tirgojam 5 eiro litrā. Ja kādam interesē, rakstiet uz e-pastu. Es esmu pilnīgs cirvis, ja pērk sulu pa 5 eiro litrā. Atceries biezenīšu challenge. Jā, kaut kas līdzīgs tam paklājuma samaltiem. Zaudētais apēn. Jā, viņš tek jau? Jā. Izsaka pēc šaudas brūces. Jā. Spaidzi, lai fokusētu. Tev rokas trīt. Vau, mums tek jau! Mēs varētu par ķirurģiem piestrādāt. Tas nav ļauni pret kokiem? Viņiem nesāp? Netak. Viņi sadzīst pēc visu vasaru laiks, lai dziedātu savas šautāt brūces. Mēs būsim apēļ, tad, kad varēs kaut kur iebāzt. Tātad par šo caurumu mums jau nāk sula. Līst. Tagad vajag iebāzt. Šito te pipsi. Tagad mūsu laivu liekam iekšā. Neiet līdz galā. Viņa knapi iegāja, tur knapi. Viņa tālāk iestīsies. Zini kā, viņi salocīsies. Izņem ārā, viņi salocīsies noteikti. Vajadzētu dziļāk caurumu. Padomā, koks pret koku. Nē, mums nogāja maliņa no... Nē, tā viss apstājies. Tu sapisīs galu. Tu jau saprati, koks pret koku. Kurš uzvarēs? Koks? Tas, kurš ir īsts, nevis kaut kāda stanga atrast miskastē. Stanga ir piedzīvojis daudz. Nu, blīn, vajadzētu dziļāku caurumu. Nē, ļoti labi. Nu, gan. Gan. Nu, tur skudas var ierāpot iekšā pa turieni. Viņa pa apakšu tek. Tur tā kā... Fuj. Bet tur nespied. Tu ko mums vajag? Vēl dziļāk caurumu. Jā, es tak teicu. Vairās nāku šito ātrāk. Rakstiet komentāros, ko jums tas atgādina? Otrais mēģinājums iesist krānu caurumā. Es tev iesitīšu. Wow! Tu de kosmos. Jep, mēs tikko izvarojām vēl kaut ko. To pēc tam pielabos. Izstās jau Mikls iekšā. Pirmie kuceni jāslieksim tāpatās. Atzīst, viņš tek pa turien ārā. Nu, blīn. Mums ir sūce. Mums ir sūce. Titaniks. Nogriez vienkārši augstu nost, un būs labi. Viņi ķipa varētu nogriezt te nost. Mums vaļēja korķi ķeram vienkārši. Nē, nekas netiek. Nē, pagad, šis ir tas, kas nāk. Jā. Pagad, reku nāk viņam vēl draugi. Šita, fuj, kaut šis bruns ir. Nē, tādas nederšu. Come on. Tīkt pilnīgi pudeli, ēt nost. Vai jānofrizēšu tiem makt? Mums tas izdevās par urbi neizmantojot. Urbi izmanto tikai, lai pudelē korķī caurumu izgriezt. Vai tu rokā lūdzu? Caurumu vajadzēja mazāk. Nu, ejam uz nākošo bēršu, tev daudz ir. Tātad mēs, protams, mēs esam tu mainstream. Tātad mēs uztaisījām otrādāk. Mēs uztaisījām otrādāk. Ka nevis laiviņi ir iekšā, bet laiviņi ir ārā. Tur tas ir nevajadzīgs, bet, nu jā, tādēļ to redzēt, kā, pagaidiet, redzēt, kā tek, fokus uz nepareizo vietu, bet tek viens tecieni, 2 tecieni, un mums jau te ir sakrājies bišķiņ bronzūdens, bet tas, laikam, no bailēm, koks bija tā nobijies, ka viņā kāds urba kaut ko iekšā, tāpēc brūns iznāca ārā. Bet, nu jā, tā izskatās. Urbi nevajadzēja vispār, kaut gan Viņš būtu noderējis. viņš būtu noderējis, jā, bet nu jā, tā kā, Rokas ir nosalušas, kās arī bikses ir netīras. Kaut kā jāprēķina, kad būs pilns un jānāk skatīties. 3 naktī. Kaut kad mēs atnāksim pastīsim, kas noticis. Jau šie video beigās. Esam atgriežušies apakaļ pie sava koka, pie bērza. Cik ir pagājis laiks. Kāds 3 dienas ir pagājušas. Un
Tātad Mums bišķi pārtica. kas ir noticis? Tātad, kā mēs redzam, viss vēl ir savā vietā. Viss vēl notiek un pilna ir pat truba. Pudeli pilnīgi pilna, truba pilna. Gan jau, ka bērzam pa augšu nāk sula ārā. Mums izdevās. Un tagad, par cik viņš zaudēja iepriekšējā challenge'ā, kas bija Par bailēm. par bailēm, jā, viņš nezināja 5 fobijas, tad tagad viņam jāpadzerās būs. Pirmā prove, tests. Varbūt tas lietus ūdens. Nezinu, bet tas ir pilns. Vau. Smaržo? Viņi jau sākumā garšo kā ūdens, tie saldāki. Jā, viņam jāieskars. Mēs varam taisīt alu. Ne, bet vīnu. Nu. Tev vajadzētu paskalināt mutē, izspļaut ārā. Au, man saprot, mums vajag kociņu, kur turēt. Baigi nēt. Nu kā ir? Nav problēma. Tas bija tavs sods. Wow, saldums ir. Jā, tas nav lietus ūdens tikai. Tā ir ļoti svaiga sula. Mazliet salda. Tātad nomainījām pudeles. Jā. Šito ņemsim mājās un kaut ko varētu uztaisīt no viņas. Jā, varētu tas ir bērus vīnu un tad garšot. Jā, tātad atstāsim viņu, lai rūkst, paliek skāps. Un, nezinu, lasīsim receptes, kā no viņa uztaisīt vīnu. Pēc tam gan jau parādīsim, kas sanāca vai kā mēs to taisām. Jā. Un čau! Čau. Viņš pēc mazas futbolas izskatās. Kāpēc futbols un tādiem matiem? Bija, lai Vajag bumbu atplokt. Jā. Viņš vācis.